Es sāku visu to darīt dēļ tā, kad man apkārtēji bija slikti cilvēki, man ietekmēja slikti. Un vienkārši pat nebija, es neko citu kā neredzēju, kā iet ar viņiem tusēt un es darīju sliktas lietas. Un, ķipa, mēs vasarā mums vajadzēja katru dienu naudu dabūt, lai ķipa, uzkurītu vai kaut ko tādu. Un tas bija viss, kas bija mūsu plānā. Dabūt naudu, uzkurīt un kaut ko vienkārši randomā darīt. Principā no 9 līdz 16 gadiem es staigāju lietot tās visapriebrinošās vielas. Es veicu ļoti daudz zādzības, ļoti daudz nelegālas lietas, pārkāpu diezgan daudz likumus. Un arī biju aizskārs ļoti daudz cilvēkus. Un ļoti daudz bija arī pavadījis policijas iecirkņos. Tas principā bija arī mans dzīvesveids. Policijas, ielas un zādzības. Tā es principā arī kaut kā dzīvoju tajos laikos. Man uzrādījās jauni draugi, kur bija pāris gadus vecāki par mani. Un viņi jau bija daudz pieredzējušāk nekā es. Tādā ziņā par alkoholu, par narkotiskām vielām. Es biju 15-gadīga meitene, kura pilnīgi neko nezināja. Jā, tā ikdiena sākās tāda, kad es sāku bastot skolu. Es sāku vairāk tusēt ar šiem draugiem jaunajiem. Es vairs neierados mājās, jo katru reizi bija tā, kad negāju skolu, gāju tusēt ar šiem draugiem. Pie kāda dzīvoklī palika, pie kādas mājās, tu lieto narkotikas, tu lieto alkoholu. Man vecāki man vispār neredzēja, draugi man vairs nerunāja. Es biju palikusi agresīva pret visiem, tāda dusmīga, visu laiku uzvilkta biju. Jo tajā brīdī liekas, es esmu atradusi savus īstos draugus, kur man saprot, un neviens man cits nesaprot, viņi vienmēr būs mani mūža draugi. Jā, tās intereses pārvizījās no visādiem skolas aktivitātēm uz tusēšanu. Un pilnīgi neko citu nedarīšanu, kā tikai dzerot, lietot šīs narkotiskās vielas. Un tā arī man ikdiena palika. Visu laiku bija tāda ikdiena man. Uzaugu parastā ģimenē, pārticīgā ģimenē. Bijām mīlēti no vecākiem. Nebija alkohols. Vecāki vienmēr rūpējās par bērniem. Ģimene piedalījās baznīcas dzīvē. Es pats kā jaunietis līdz 12 gadu vecumam nodarbojos ar sportu, mūziku. Mācījos labi, līdz brīdim, kad izšķīrās vecāki. Pēc vecāku šķiršanās viss šīs lietas mainījās, jo tika piedzīvota emocionāla vardarbība no viena no vecākiem. No pārticīgas ģimenes kļuvām par diezgan trūcīgu ģimeni. Pēc kāda laika posma sāku izjust izteikti nepieciešamību arī pēc otra vecāku, jo visu savu bērnību man bija abi vecāki, kurus es mīlēju. Šitas ir vispār vēl pirms kurīju zāli. Tas bija gadiem atpakaļ, man bija kaut kādi 9 gadi, un mēs bijām kaut kādi 5 cilvēki, mēs ielauzāmies strojkā, un mēs dušījām līmu, un policija atbrauc mums pieķēra, un mums aizved uz slimnīcu, un tur tajā mums iedeva zāles un aizved mājās. Mēs vienkārši staigājām, mums bija viens cilvēks, kas visu laiku to bija darījis, viņam jau bija 17. laikā, un viņš pajautāja, vai mēs negribam no viņa kaut ko to izdarīt, mums tāds labi bija. Pēc pāris dienām mēs aizbraucām uz centru, kaut kādā strojkā ielīdām un darījām. Sākumā man bija tā, ka sākumā man neviens negribēja dot, jo es biju pārāk mazīgs, es vienkārši sēdēju uz visiem skatījos, man bija garlaicīgi, un tad man beigās iedeva maisiņu, kurā bija līmi ielikt. Man sākumā patika, bet es jūtu, ka pārāk traki sāk palikt. Un tad pēc kādas pusstundas policija atbrauca, mēs to nezinājām, mēs vienkārši sēžam dušiem visi. Un vienā brīdī uznāca policija augšā pa trepēm un teica, lai mēs visi noliekam maisiņus uz mašīnas. Nojām lejā pa trepēm, noliekam maisiņus uz mašīnas un sāka atzīstās, kurš ir lietojis un kurš nav. Un no tā laika, man nav bijis labākie sakars un vien tie, policija. Pēc vecāku šķiršanās piedzīvoju arī finansiālu krīzi. Sākot iet skolā, man bija mazāk finanses kā citiem. Pārējie klasē bija gana turīgi, taču es negribēju būt sliktāks par viņiem un negribēju izrādīt, ka man ir mazāka naudas par viņiem. Tāpēc sāku aizņemties naudu no citiem, jo nebija pieredzes, ka nevaru atļauties lietas, ko gribu. Sāku iepazīties ar vienaudžiem, kuri bija saucamie krutie. Pīpēja, dzēra, darīja nepatikšanas.
Es sāku ignorēt ģimeni. Uzvedos nekaunīgi. Vecāks, ar kuru es dzīvoju, rūpējās par mani un vienmēr atbalstīja, lai nenoju no ceļa. Bet es darīju tā, kā man likās pareizi. Būdams nepilngadīgs, pirmo reizi izmēģināju azartspēles. Un tas iepatikās. Tā turpinājās mana ikdiena. Mans mērķis bija vairāk iegūt naudu. Kādā brīdī šis viss lūza, jo sākās neveiksmes. Sāku zaudēt. Sākās aizņemšanās no citiem un melošana. Pēcāk sākās naudu krāpniecība. Kā rezultātā sākās nepatikšanas ar policiju un nokļuvu aiz restēm. Jā, bija tāds specifisks posms no tiem 15 līdz 17 gadiem, kad bija ļoti traki viss aizgājis, kad man vecāki izmet mani no mājas ārā, atņēma man telefonu, teica, lai es neatgriežos, kamēr es neesmu tikus galā ar sevi. Un tajā brīdī tu jau saproti, tajā brīdī man likās, ka ko vispār viņi kliedz, viņi nesaprot mani, tā viņi mīl savu bērnu, ka vari izdīt no mājas. Tu tikai dusmojies un dusmojies, tu jau nesaproti, ka tajā brīdī viņi jau grib tikai tev palīdzēt. Vienkārši nonāca līdz tādam posmam, kad nebija citu variantu, kā izmest mani no mājas. Un jā, es devos pie tiem jauniem draugiem, kur mani atšuva, pateica, lai es teiktu Latgalā, kad viņi nav vainīgi pie tā. Kaut kādu mēnesi es vienkārši paliku pie kāda dzīvoklī, pie kāda mājās, visu laiku vazājos apkārt, joprojām negāju uz skolu. Es dusmojos uz visiem, joprojām lietoju visu, ko varēju, jo tajā brīdī tu jau nesaproti, ka tās emocijas ir jāizrunā, bet es viņus vienkārši gribēju nogramdēt. Jā, un pienāca tās posms, kad es sapratu, ka šitā ilgi nevarēs dzīvot, kaut kas ir jādara. Jūs pat nevarat iedomāties, kāds man bija kauns doties atpakaļ pie vecākiem. Man bija... Es atvainojos. Jā. Man bija ritīgs sirdsapziņas pārmetums, ko es biju nodarījis viņiem. Jo tikai pēc tam es sapratu, ka viņi jau gribēja tikai labāk man. Es nedavos sākumā vispār pie vecākiem. Es zināju, ka tas ir jādara. Es devos pie māsas, ar kur man bija ļoti slikts kontakts palicis. Tāpēc, ka es tusējos apkārt, man nebija prioritātes. Man viss likās vienaldzīgs, un šīs attiecības arī ar viņu bija palikušas sliktākas. Es devos pie māsas, un viņa redzēja manī joprojām potenciālu, paldies Dievam. Viņa vienkārši man mēģināja izglābt. Un jā, sākās to, ka es sāku palikt pie viņas. Man sākās agresīvās epizodes, jo kā ir grūti tajā vecumā vairs nelietot alkoholu un narkotiskas vielas, ja tu to darīsi ikdienā. Ir tīpaši 16 gados, ka tā ir bijusi tava ikdiena, un pēkšņi ir jātiek no tā visa. Es pret viņu lamājos, teicu tik briesmīgas, pretīgas lietas, bet viņa visu laiku man bija blakus. Viņa neaizgāja prom no manis nevienu soli. Viņa visu laiku man atbalstīja. Un jā, viņa izstrādāja plānu, ko es gribu sasniegt savā dzīvē, tos mērķus, mazos mērķus, lielos mērķus. Tā viss vienkārši sākās ar to, ka ar vecākiem jāizrunā. Es atceros, cik es biju uztraukusies iet pie viņiem, jo es viņu nebiju redzējuši ļoti ilgi, nebiju redzējuši savus vecākus. Un man likās, ka viņi joprojām uz mani dusmojās, viņi man nevarēs piedot, kā es varēju, jo es biju pateikusi daudz pretīgas lietas. Es biju ļoti dusmīga uz viņiem tajā brīdī, bet tad jau es sapratu pēc tam tikai, ka nevajadzēja dusmoties. Es atceros, māsa man vēdāja uz rokas pie vecākiem, un es vienkārši sēdēju un raudāju. Es viņiem visu laiku teicu, ka piedod un atvaino. Es joprojām nožēloju, kādas lietas es viņiem teikusi.
tādas lietas nekad nevajadzētu teikt vecākiem, tik pretīgas. Es joprojām nesaprotu, kā viņi man piedēva. Jā, visgrūtākais bija tik pārsam kaunam, ka es esmu tādas lietas darījis, es biju izrakusi sev to bedri un kaut kā bija no tās bedres jātiek ārā. Nu jā, un izrunājāmies. Viņi arī man palīdzēja tikt atpakaļ uz skolas, iet atpakaļ uz skolu. Un tad vienkārši māsa visu laiku centās man iesaistīt visādos projektos, sāk iet uz jauniešu centru, pulciņos man iesaistīt, lai tikai es atkal nenovirzītos un nepareizā ceļa. Jā, un vecākiem arī palika tā komunikācija daudz labāka. Mēs daudz vairāk runājāmies. Viņi man mēģināja vairāk saprast, es viņus mēģināju vairāk saprast. Bet jā, tas posms, tie 3 gadi, bija šausmīgākie gadi manā dzīvē. Jā. Manā dzīvē mainījās pēc tā posma, mainījās viss tas, kad man nebija vairs problēmas ar policijām, man nebija vairs problēmas ar naudām, jo man vairs nebija nepieciešams tās vielas, es varēju normāli strādāt, es varēju padējām, un nebija tā, ka bija nogurums vai kaut kas līdzīgs, bet es jūtos lieliski. Un māte arī beidzot sāk lepoties. Un nebija tie jaunieši, kas tev visu laiku velk prom no izturienes. Tā kā man brālis, vecākais, viņš diezgan slikti piemēru man ir rādījis. Viņš ir iela jaunietis, principā. Viņš arī lieto tās visas vielas. Un māte, es redzēju, visu šo laiku es vārīju šos sūdus, redzēju, ka māte ļoti vīlusies, un kad viņa negrib tādu dzīvi, ka viņai vienkārši iet un sūdzās viss par viņas dēliem. Un es izlēmu, ka ir jāpierāda to, ka mēs varam kaut ko vismaz izdarīt. Un tad mans mērķis bija pacelt arī līmeni manam uzvārdam, lai viņi neiznās sliktā nozīmē, bet labā nozīmē. Principā, ja kāds no jauniešiem šito ierakstu skatās vai klausās, es teiktu, kad ir īstais laiks, lai apdomātu, ko tu dari, un kad ir īstais laiks mainīties. Un šitādā veidā tu nobendēsi savu dzīvi un liks mātei ļoti vilties. Un ar laiku arī paliksi viens, jo tie jaunieši, kas tev ir apkārt, viņi nebūs tev blakus grūtos momentos. Bet tagad viņi domā to, ka esmu mainījies reāli un vairāk nelietoju tādu sūdzi kā agrāk. Es reāli kaut ko sasniegšu nākotnē. Man tas ir svarīgi, jo es tā, lai viņi domā par maniem labi, nevis slikti. Viņa domas ietekmē man arī, ja viņi teiks, ka es esmu slikts, man tieši gribēsies vairāk iet uz to slikto, nevis uz labo. Ja, piemēram, pasaka to, ka esmu labs, un tad man tas arī palīdz tieši. Es vēlētos pateikt jums to, ka narkotikas un viss tās neatrisinās jūsu problēmas, jo nākotnē tev tas tieši radīs vairāk problēmas, nekā tagad tevi mainīt vajag ātrāk nekā nevis vēlāk. Pašam šobrīd sāp par to, kas tika izdarīts. Nožēl par izdarīto. Un es iedrošinu ikatram, kuram ir līdzīgs ceļš, izmantot sabiedrības atbalstu.